Labdien visiem, kas klausās un skatās mūsu 4. ierakstu. Atklāti par šizofrēniju. Mūsu tēma šodien – šizofrēnija ģimenē. Sarunā piedalās es, Latvijas šizofrēnijas biedrības būt blakus vadītāja un mamma Ilze, manam vecākajam dēlam 20 gadus atpakaļ noteica šo diagnozi. Un man sarunu biedrs šodien ir... Tavs dēls Lauris. Wow, es domāju, ka tas būs noslēpums. Ok, tā tad Oskara brālis. Gribēju izteikt komplimentu, šodien tu ļoti labi izskaties. Paldies. Priekš saviem gadiem. Sākās, ja? Nu labi, paldies, Lauri. Tātad es runāju no Skotijas, Lauris runā no Latvijas, mēs ilgi neesam redzējušies un tā tālāk. Un tā. Nu, pastāst kaut ko par sevi. Tu esi pirmo reizi podkāstā. Bišķīt internets laikam. Nu, kā ir, mēs esam kalno šeit, kā būs, tā būs. Pastāsti bišķiņ par sevi. Kas tu tāds esi, cik tu esi vecs un ko tu nodarbojies? Man sauc Lauris, esmu Oskara jaunākais brālis. Man ir 30 pēc 11 dienām. Jā, nē, ko es te runāju. Pēc nedēļas man paliek jau 32 gadi. Esmu 7 gadus jaunāks par Oskaru. Mums ir 7 gadu starpība. Lielāko daļu dzīves nodarbojos ar hokeju. Tagad jau hobiju līmenī. Nodarbojos tagad vairāk ar nekustamiem īpašumiem. Palīdzu cilvēkiem, pirkt, pārdot. Un, hokejs esmu hobiju līmenī. Esmu precējies, 10 gadus esmu kopā ar savu sievu jau. Mazliet pa ilgu, bet... Lauri! Nē, visi kārtībā. Mums ir dzimusi ģimenē nākusi meitiņa, 2 mēnešus veca, tā kā, pilns komplekts. Labi, to mēs izgriezīsim pa ilgu, pa īsu. Tā, tagad atgriežamies pie tēmas. Mans jautājums ir, ja tu atceries, kādas bija tavas attiecības ar Oskaru bērnībā, cik tu atceries? No pašas agrās bērnības, kā tu Oskaru atceries? Es vairāk atceros to vienu konkrēto gadu, kad es gāju 6. klasē, un mēs dzīvojām, es nemaldos 6. tas bija, ka mēs dzīvojām kopā es, Oskars un viņa draudzene. Mēs dzīvojām Pļaunieku dzīvoklī, un tur vairāk mums tās. Un tad viņš man bija kā tēva lomā, man viņš asociējās tajā brīdī tāds stingrs, nopietns, nosvērts, tāds, likās jau arī tajos gados jau tāds karjerists, tāds, nopietns. Viņš arī, man liekas, jau tad mācījās Latvijas universitātē. Un attiecības mums bija tādas, to starpību varēja ļoti just 7 gadi, ka viņš bija tiešām kā tāds tēva lomā. Jā. Bet 6. klase, tad tīnis tu biji, te jāpieza. Jā, es biju tīnis, tu dzīvoji Anglijā, tēvs mums dzīvoja Sarkandaugā, un tad to vienu gadu, lai es varētu Pļaunieku sākuma skolu pabeigt, es negribēju nekur pārvākties, lai nebūtu tā lielā braukāšana. Un tad uzņēmās brālis un viņa draudzene man pieskatīja to gadu. Un tad tas bija tas gads. Un, bija forši īstenībā. Bija forši. Oskars bija, man liekas, tāds. Viņš bija stingrs, bet ne pārspīlēt. Bija tā, ka bija laicīgi man jābūt mājās. Viņš vairāk tāds bija introverts. Viņš negribēja, lai es tur draugus aicinu ciemos. Bet mums bija forši. Mums bija forši tajā laikā. Ja tev vajadzētu raksturot ar 3 raksturu īpašībām tanī laikā, kā tu viņu raksturotu kā jaunu cilvēku? Viņam arī tad bija 19 gadi, 20. Teiksim, svešām cilvēkam, ja tev jāraksturo brālis ar 3 īpašībām. Tad es domāju, es nevarētu viņu noraksturot, bet pēc tam laiks gāja, un es viņu vairāk iepazinu ar laika ejot, kad mēs pavadījām, kad viņš palika vecāks, es paliku vecāks, un mēs jau laiku pavadījām, tiešām gājām uz kino, brīvo laiku pavadījām daudz kopā, un tad es jau varētu teikt, viņš ir ļoti labsirdīgs, varētu nosaukt viņu par džentlmeni, tāds ieturēts, kopi sevi, ļoti, ļoti, man liekas, empātisks. Un arī mēs ar sievu pirms podcastu runājām, kad viņi pilnīgi piekrīt, ka viņš tāds
ļoti, ļoti, nevar teikt audzināts, bet ļoti ieturēts, zolīts vīrietis, kam es gribēju īstenībā bērnībā arī līdzināties. Jā. Labi, paldies. Tā, nākošais jautājums. Vai tu atceries, kā tu jūties, tad, kad tu uzzināji pirmo reizi par Oskara diagnozi? Te ir jautājums tev. Tas ir, kad es uzzināju par diagnozi, kas bija jau pēc vairākiem gadiem, vai kā es jūtos tajā pirmajā reizē, kad bija tas sāsinājums, kad viņi ievietoja slimnīcā? Tad, kad pirmo reizi ievietoja slimnīcā, tad jau neviens diagnozi neuzstādīja. Diagnozi tika uzstādīta pēc 3 gadiem. Ja? Pirmā bija psihoze. Vai tu atceries to pirmo reizi? Tas ir tā, tajā brīdī, kad uzstādīja to diagnozi, nekas jau nemainījās. Ja? Manuprāt, tas pirmais šoks nav tad, kad tev dakteris uz papīra uzraksta, kad viņam ir šāda vai tāda diagnoze, bet tas tajā momentā, kad ir bijusi tā pirmā akūtā lieta un kad viņu ievieto slimnīcā, tas vairāk, man liekas, cilvēkiem ir šoks. Diagnoze, tas jau bija likumsakarīgi, tas jau bija saprotams, ka tā kaut kas nav labi. Bet jā, labi, pirmo reizi viņam bija psihoze. Psihoze var gadīties katram bez jebkādas slimības. Bet, teiksim, labi, tas bija pārsteigums, bet bija cerības, kad vairs viņa neatgriezīsies, kad viss būs labi. Bet tad, kad tas dzirdēja to vārdu, šizofrēnija, vai tevī tas kaut ko izraisīja, tas pats vārds, tavā pusauģa vecumā, tavam brālim šizofrēnija? Es teiktu, ka nē, jo jau to diagnozi tev brālim uzstādīja pēc 3 gadiem, tās epizodes jau 3 gadu laikā bija diezgan daudz salīdzinoši. Pareizi, tu varētu man palabot. Cik 3 gadu laikā kopš pirmās un diagnozes bija tās epizodes? Nē, viņš pēc pirmās, tas bija šoks visiem, viņš bija slimnīcā, un tad viņš viņš pārtrauca dzert zāles, negāja pie daktera, un 3 gadus viņš normāli strādāja, viņš bija uz kuģi, dejoja, pelnīja naudu, un labi, viņš aizgāja no universitātes, viņš nevarēja turpināt, bet man liekas, ka tie 3, cik es atceros, nebija nekādas pazīmes. Es biju Anglijā, ja, bet viņš, man liekas, bija kopā ar savu draudzeni, bet nebija tā, kad ir kaut kādas aizdomas par nopietnu slimību. Man iekšēji bija tas, kad bija tā pirmā epizode, es jau tad sapratu, ka nekas tāpat vien nenotiek, un man bija vairāk tāds, es domāju, es jau zināju, tad, kad es redzēju to visu situāciju, kā tas notika, es zināju, ka tas kaut kad agrāk vai vēlāk atgriezīsies. Līdz ar to tā diagnoze man nelika justies kaut kā šokētam, jo pēc tās pirmās reizes bija pietiekoši daudz laiks, lai to visu apdomātu, izanalizētu, un tad jau tu pieņem tādu domu, pieļauj tādu domu, ka vairs nekad nebūs kā agrāk. Jau tad es atceros, ka tad jau es to sapratu. Jā. Ka tas nebūs tā, neizgulējās 1 vai 2 naktis, nesanāca akūti sanāca, un tad jau pēc tam jau būs labi. Tad man tā nebija, jau zināju, ka, nebūs labi. Jā, bet tanī laikā, teiksim, 17, tu biji ļoti aktīvs sportā un diezgan augstā līmenī, un tā bija visa tava dzīve. Tu braukāji, un varbūt tur arī bija tālāk. Oskaram bija savas attiecības un sava dzīve, bet tomēr, tad, kad tavi draugi padzirdēja vai kaut ko, bija kaut kāda reakcija pret tevi, tavam brālim, jo, taču tomēr tas nav noslēpums, ka tā ir liela stigma, vienkārši dzirdot šo nosaukumu šizofrēnija. Slimības. Mēs vēlreiz pārunājām ar Sionu, es pats pāranalizēju pilnīgi no komandas biedru draugu puses pilnīgi 0. Pilnīgi nebija nekāda pārmetuma, ņirgāšanās, vispār. Un tad ir jautājums, vai cilvēki zināja un vienkārši neko neteica. Un es neizjūtu no apkārtējiem kaut kādus tādus pārmetumus un tā. Līdz šai baltai dienai es neesmu nevienu reizi nekādu ņirgāšanās, neko tādu izjūtas. Ok, tas ir labi. Tagad, vai tev
nāk prātā kāds gadījums tieši tad, kad tu biji klāt, kad viņam bija psihozes. Nu, tāpēc, kad es biju Anglijā, tu biji jauns, 17, 18 gadu, un gadījās tā, ka tieši tev bija vai nu jāsauc ātrie, vai jābrauc viņam pakaļ, vai ir kaut kas spilgts atmiņā, kad viņš bija psihozē, un kā tu juties? Bija tādas traģikomiskas situācijas, vairākas epizodes, jā. Man bija 19 gadi, tad, kad Oskars tur teica, ka viņam ir apnikusi šī civilizācija, ka viņš grib iet dzīvot uz mežu un tā, un tad bija tās runas, un tad viņš arī aizbrauca uz to Latgali, kur viņš tur aizbrauca, sadedzināja dokumentus, un arī tur bija, jā. Un viņš teica, ka viņam nevienu nevajag, un tad viņš tur aizbrauca. Un tad sekoja zvans vakarā. Oskars zvanīja no, es nemaldos, Madonas autoostas un teica, lai brauc viņam pakaļ. Un tad es domāju, ko darīt, jo es zināju, ka viņš jau ir tajā psihozē, nu, kad tur nav viss labi. Un es domāju, kā tad būs, ka es viņu tagad naktī vedīšu mājās no Madonas un neko jau nevar zināt, kas tur ceļā var notikt mazums. Kaut kas viņam sākās arī akūti un varbūt bīstam šoseis. Līdz ar to es izdomāju, es paņemšu savu draugu līdzi, Mārtiņu, un pilnīgi mēs paņēmām strīķi, jā, nu galīgi tur slikti viss būtu. Un jā, paņēmu draugu līdzi, braucām naktī, viņam jau bija izslēdzies telefons, Oskaram izlādējies, un es domāju, nu kā mēs viņu tajā nakts melnumā atradīsim. Un mēs iebraucējām Madonā, un pa kreisi tur bija bārs, tāds klubs, un mēs piebraucam, un Oskars ar kaut kādiem svešiem cilvēkiem tur runājās un pacelātā noskaņojumā, bračka, čau, pilnīgi normāls. Viņš saka, nu, ko tu? Es saku, es atbraucu pakaļ, braucam uz Rīgu, viņš saka, nav problēma. Un iekāpa mašīnā, un mēs naktī braucām, un nakts man no aizmuguras es redzu Migali, kas ieslēdzās, policija aptur. Un viņi saka, kas te, uz kurien te jūs? Es saku, nu, es bedu brāli slimnīcu. Un viņi tā, viss skaidrs, ļoti saprotoša policija bija, un Oskars jau bija, cik es saprotu, viņš tajā bārā bija arī iedzērs kādu grādīgo dzērienu, un viņš vienkārši aizmidzis bija. Tā kā viņš nebija neagresīvs, nekas, un tā mēs mierīgi aizbraucām mājās, un nākamajā dienā, man liekas, viņi tikai aizved uz slimnīcu. Bet viņš toreiz nepretojās, viņš labprātīgi brauc. Nē, tā bija tā epizode, kad nebija, jo man liekas, viņš jau pats saprata, un viņš pats saprata, ka nav kaut kas labi, jo tagad man tās daudzās epizodes bišķi jūg, bet vienu brīdi bija tā, vai tā bija šī vai cita, kad viņu nes ar 4 policistiem ārā no Mārupas mājas, jo viņš teica, ka nē, viņš nekur neies, un viņu 4 policisti nes, un tad viņš tur smējās, es esmu supermens un tā, un tad mēs bijām slimnīcā, un viņam daktari saka, nu, kā tu, Oskar, jūties, un viņš bija ļoti tāds, nu, mierīgs, jā, un viņš saka, man ir viss kārtībā, es jūtos labi, un tad daktaris pienāca, pamērīja pulsu, un viņam tur kosmosā tas puls bija vienkārši pārstresojies. Nu, to arī var redzēt, ka ķermenis noteikti jau bija pārslodzē, un tā, tas ir viens no, man liekas, tādiem simptomiem, kad, nu, nav labi. Nav labi. Jā. Labi, Lauri, tu biji pēdējais no Latvijas, jā, nu tas ir tas gadījums, es biju atkal pagaidi, es biju Latvijā, un tu biji internetā, tas mēs runājam tagad gandrīz 7,5 gadi atpakaļ, kad tu zvanīji no rīta un teici, ka ar Oskaru galīgi nav labi, un mēs zvanījām, lūdzām palīdzību, un tad pēc 40 minūtes palīdzība nebija, tika noliekta, mums atbildēja, kamēr viņš neko sliktu nav izdarījis, tamēr mēs neko nevaram izdarīt, un tad viņš izdarīja kaut ko sliktu, kas ir traģiski. Nu, principā, es jau gandrīz biju gatava, ka kaut kas tāds notiksies, jo visi atteicās. Mēs visi teicām, ka viņš ir bīstams gan sev, gan sabiedrībai. Nē, viņš ir pieaudzis un tā tālāk un tā tālāk. Notika traģēdija. Tagad viņš jau gandrīz 8 gadus ir slimnīcā, ko varētu nosaukt par cietumu. Tad, kad tu uzzināji, kas noticis, kā tu jūties? Jo tomēr izskanēja viņa vārds, uzvārds gan presē, gan zeltainajā presē. Es biju dzeltenajā presē. Es biju hokeja treniņā. Tā bija diena, kad es biju hokeja treniņā, un jūs bijāt arī atbraukuši uz nedēļu Latvijā vispār.
ar Stīvenu. Jūs bijāt Latvijā atbraukuši, un Zanta man teica, lai es ieju Facebookā. Es atbraucu uz savu dzīvokli, un viņa teica, lai es ieju Facebookā. Un man Oskars arī bija atsūtījis pāris kaut kādus tādus video nesaprotams, un es jau arī tad sapratu, ka kaut kas nav labi. Un arī ar to Facebook, viņš bija ielicis Facebookā video, kur tumsā viņš kaut ko runā vai kas tur bija. Un un tad tu saproti, ka kaut kas nav labi un ko tu vari darīt, pa to attālumu un tā. Un kādas man bija sajūtas, kad es to uzzināju, jo mēs pēc tam paši jau padziļināti meklējām un ziņās uzzinājām, un tur tas jau pa visu Latviju aizgāja, man liekas, un Skotiju. Un man kā brālim bija pirmais, vai viņam ir viss kārtībā. Protams, tās bija tas satraukums, vai viņš pats sev arī kaut ko nav nodarījis. Un tad, kad es uzzināju par tiem 2 cilvēkiem, kas ir aizgājuši mūžībā, tad bija ļoti dīvaini. Likās, vai tiešām Oskars kaut ko tādu varētu būt spējīgs, jo visas tās akūtās epizodes, kad es biju klāt, bija kaut kāda, bet nekad viņš nevarēja tā roku pacelt vai tādā agresijā iet. Es to vēl nebiju piedzīvojis pēc tām visām reizēm. Tā kā neticējās, protams, ka neticējās. Ja. Mums drīz būs jābeidz, bet mēs jau runājām, mums ir dažādas domas par to, ka uz šobrīd dakteris grib, lai Oskars atzīst, ka viņš ir agresīvs cilvēks. Oskars to neatzīst, un tāpēc mēs runājām, kā tu viņu atceries, kā es viņu atceros, kā tagad viņš runā. Ja tas bija moments, kad viņš izrādīja agresivitāti, viņš bija ļoti, ļoti slims, un vēl pagājušo nedēļu es runāju, es teicu, saki godīgi, vai tu būtu pirmais sācis. Viņš saka, nekad viņš nebūtu pirmais sācis. Un cik es esmu dzirdējis par šizofrēniju, kad viņi baidās. Viņš no šī cilvēka baidījās 7 mēnešus. Un tu atceries, ka jūs arī palikāt dzīvoklī. Man jau nav prasījis, es to pats varu izstāstīt, kad man jau neviens nekad tā nav prasījis arī, vai aicinājis kaut kādām tiesām liecināt vai ko. Bet es to kungu atceros. Un mēs skatījāmies ar Oskaru, kad bija aizbraucis Skotiju pie viņa ciemos. Mēs skatījāmies, tad bija, man liekas, Eirovīzijas laiks vai kaut kāds šovs bija. Un mēs tur aizgājām uz to vietējo veikalu, nopirkām tos Ben & Jerry's saldējumus, gājām augšā pie viņa. Protams, viņam vienmēr viss bija smuki sakārtos, tas dzīvoklis. Man liekas, viņš ir pedants. Ja? Vienmēr viņam smuki viss ir sakārtots, nav bardaks bijis un tā. Un mēs to vakaru pavadījām tiešām skatoties Eirovīziju, bet es zinu, Oskars nekad nav bijis aurotājs vai skaļi uzvedies vai skaļi mūziku klausījies. Un pēc tā vakara, pēc vairākām dienām vai nedēļām es uzzināju, ka tas onkols bija saticis Oskaru uz ielas un pārmetis pa to vakaru. Jā, bet tajā vakarā es pats biju uz vietas un es zinu, cik skaļi mēs uzvedāmies. Un tur jau tā lieta, mēs neuzvedāmies skaļi. Bet tur jau tad es vienkārši sāku analizēt to, ka cilvēks, piemēram, tu arī minēji, kad Oskars, viņam uzdzina tas kungs stresu, un ja katru dienu tev tā pārmetoši un pasaka un neizturēja, un tad kaut kādā psihozes momentā, tas viss... par to jau ir runa. Labi, Laura, es tev pārtraukšu. Sākās jau ar to, kad viņam iedeva to dzīvokli. Toreiz mēs teicām, ka viņš nav spējīgs patstāvīgi, un tas kaimiņš bija pirmais, kas sāka viņam draudēt, ja tu miskasti neizmetīs, jo acīm redzot, viņam arī bija kaut kādas psihiskas problēmas. Viņš ir bijušais kāds armijā bijis, un pensionārs, bet viņš viņam draudēja, un visu laiku ar tādu lielu negāciju, un Oskars bija ļoti nobijies. Un mēs pat nesūdzējamies, ziņojām, ka kaimiņš pilnīgi bez iemesla jau pirmo reizi satiekot viņu uz trepēm, ja tu nedarīsi to, es tev iesūdzēšu tur. Un tas krājās 7 mēnešus, Oskars nedzēra zāles, viņš bija dziļā psihozē, un šis cilvēks no rīta izaicināja pie atkrituma kastēm kaut ko atkal, ko tu atkal. Tā tas viss sākās. Varbūt, kad mēs neturpināsim, bet tā, vienkārši es gribu pateikt, ka tie, kas saka, ka šizofrēnijas slimnieki ir agresīvi vai viņi uzbrūk un nolīdzināt tā kā tur noziedznieks un lai viņš tur sapūst cietumā,
tā ir slimība, un tā ir sabiedrība, kas nepalīdzēja, nenāca palīgā, kaut vai tanī naktī un dienā bija vismaz 5 iespējas, tik policiju saukt, viņi vienkārši ielikt slimnīcā pārbaudi. Nu, tā ir mūsu ģimenes traģēdija. Ja man prasītu, vai Oskars ir agresīvs, pateikt kategoriski nē, ja? Ikdienā vai viņš pacēlis balsi kategoriski nē, lāmu vārdi vispār izslēgti. Es varētu būt, es esmu skaļāks, jā, vai vidējais brālis, jā, mēs varētu, bet, lai nu kurš, bet, nu, jebkurš apkārtējs, kas zina Oskaru, tas varētu noliegt, ka vispār jebkādas agresijas kādreiz ir novērotas. Tā kā, Jā. Nē, lai nu kurš, bet Oskars tiešām neagresīvs. Nē. Nu, jā. Jā. Nu, tā kā tas arī pierāda, ka tā ir slimība, tā ir psihoze, jā, un tādos brīžos, kad tu cilvēku jūti, ka viņam ir tā psihoze, viņu nevajag neizaicināt neko, tiešām, nu, jābūt uzmanīgam ar viņiem. Jā, nu varbūt mēs vēl pieminēsim, ka tas otrs kungs aizgāja aizsaulē nevis tāpēc, ka Oskars viņam kaut ko izdarīja, tāpēc, ka viņš dabūja sirdstrieku, to visu redzēdams un mājās vienkārši nomira, viņam bija sirds slima, jo beigās viņš pazvanīja policijai, bet policija neturēja pa vajadzību 8 stundas apsekot šo vīru viņa dzīvoklī. Nu, tā ir traģiska stāsts, ja, un tāpēc es domāju, ka mums būs jābeidz, jo mēs esam aizrunājušies jau pār pa 20 minūtēm. Vai ir kaut kas, ko tu gribi man jautāt šī sakarā? Nu, šī sakarā, jocīgi, ne, kad, kā lai uzdod jautājumu, grūti, es nezinu, kā tu ar to tiec galā ikdienā, jā, kad tev ir vecākajam dēlam, jā, šāda diagnoze, kā tu ar to sadzīvo ikdienā, kā tu vari aiziet uz veikalu, kur tu dzīvo tajā mazajā ciemiņtiņā, kā tu vari aiziet uz veikalu, kad tur visi apkārt zina, ko tavs dēls ir izdarījis, jā? Kā tu ar to Labi. Tas bija 8-7 gadus atpakaļ, jā, veikalos rādīja ar pirkstu, un man visu laiku acu priekšā bija tas cietušā vīrieša seja, un aiz muguras runāja, es to visu jutu, un dzīve vairs nav tāda, bet ne to ļoti daudzām mātēm un ģimenēm, arī bērniem ir dažādas slimības neizvēlās. Man vairāk uztrauc šī netaisnība, ja, kad šizofrēnija pēkšņi tas ir tā kā lāsts, ja, un ar to var gadīties jebkuram, tie tavi gēni, vai nu, lai arī kā tas būtu, kā jebkura slimība, un pēkšņi tu esi atstumts kā slimnieks, nesaprasts, un visa sabiedrība tā nobīd malā, it kā tā nav problēma. Un arī tagad krimināla tiesa notiek jau 7 gadus, un joprojām viņi nav atbildējuši mums uz jautājumu, kāpēc tie profesionāli, vai tā bija policija, vai tie bija dakteri, nedarīja neko, lai pieļautu šo nelaimi. Pilnīgi neko nedarīja. Mēs lūdzām 3-4 dienas, bet ir pagājuši 7-8 gadi. Oskars lieto zāles. Viņš, kā dakteris saka, labāk nebūs. Bet viņš tiek nosodīts par to, ko viņš izdarīja, lai gan tiesā viņš ir atzīts par nevainīgu, jo viņš to izdarīja slimīgi. Es arī par šo esmu domājis. Jā, es arī par šo esmu domājis. Ja tev ir atzinuši par vainīgu, jā, un par pieskaitāmu, nu tad tev ir jāliek cietumā un jāpiespriež sods, jā, bet ja tev ir atzinuši par to, ka tā ir slimības izraisošas sekas, jā, kas nebija laicīgi novērstas, jā, un kāpēc, un tagad par to, ka tu to esi izdarījis, tevi mēģina kaut kā sodīt, un sodīt slimu cilvēku, nu tas, man liekas, tā, jā, jocīgi. Nu, jā. Tas tā ir, tas mums, tāpēc mēs te cīnamies, un mums būs tribunāls, un tā tālāk, tie ir daudz lietas, jā, tas ir uztrauc, tas liekas, tā ir netaisnība, un cilvēks, kas tādā situācijā ir bezpalīdzīgs, tenī vietā, lai palīdzētu tiem, kam tā galviņa strādā, tieši otrādi palaiž un izaicina. Nu labi, par to mēs vairāk neturpināsim. Paldies, ka tu piekriti sarunai. Paldies. Paldies, mīļā māte. Nu, tu mani mūsini. Es vienkārši vēl gribu pateikt,
Tas bija iemesls, kāpēc es piekritu darboties šajā biedrībā, un arī Lauras ir bijis uz pāris sanāksmēm un ir zināms biedru vidū. Un vēlreiz gribu aicināt, ja jums ģimenē ir kāds ar šādu diagnozu un jums vajadzīgs atbalsts, tad lūdzu apmeklējiet mūsu sanāksmes. Vienreiz mēnesī biedrība būtu blakus Viļa Plūdoņa ielā 1, un nākošā sanāksme mums būs 24. oktobrī 17:30.